Senā tiek pausts padomju varas viedoklis, aizplīvorojot to tautai pieņemamākā veidā ar tādu nacionālu patriotisku piegājuši. Otrs piemērs - televīzija. Tik populārs raidījums kā Labvakar. Kad es 89. gada vasarā viesojos Stokholmā, tur tagad jau nelaiķis, Bruno Kalniņš izteicās, ka Labvakar ir valsts drošības komitejas kontrolēts raidījums, kurš īsteno reformu komunistu politiku. Toreiz es par šīm domām tikai pasmaidīju, bet lūk, nesen atmodā atpūtai varējām lasīt televīzijas žurnālistu Andreja Volmāra secinājums par neapšaubāmo saikni, kas pastāv starp Labvakar šefu, bijušo komunistu Edvīnu Inkēnu un televīzijas šefu, bijušo komunistu Labanovski un Demokrātiskās darba partijas šefu Ivaru Ķezberu. Domāju, ka Ķezberu figūru komentārs neprasa. Pietiek zināt to, ka viņš savulaik izraidīts no Zviedrijas kā padomju spiegs. Tieši ar viņu, tolaik kompartijas ideoloģiskā sekretāra svētību, 88. gadā tika radīts Labvakar raidījums, kurš gan runāja par tautai tīkamām agrāk aizliegtām lietām, bet būtībā novirzīja tautas domas reformu komunistiem vēlamā gultnē. Tāda situācija Latvijā ir ar masu mēdījiem dotajā brīdī. Tagad, kādi ir galvenie politiskie spēki, kas darbojās Latvijā? Es tā īsumā pāriešu pāri visiem. Pirmām kārtām PSKP Latvijas nodaļa, jeb Latvijas komunistiskā partija, līdz 23. augustam sevi uzskatīja par daudzskaitlīgāko organizāciju. Tās piekritējam Latvijas augstākā padomē, kuras vēlētāju vidū bija 200 līdz 300 tūkstoši aktīvu militāru personu, ir vairāk 10 tūkstoši atvaļināto, ir 30% vietu. Komunistu partija apvieno galvenokārt tos, kas Latvijā ieradušies no austrumiem pēdējo 50 gadu laikā. Viņos visstingrāk turas pārliecība, ka valstī jāregulē visi dzīves jautājumi. Viņi ar vislielāko piesardzību un pat naidu izturās pret reformām, ir stingru pasākumu piekritēji. Komunistu partija apvienotai paklausīgo organizāciju funkcionārus un valsts ierēdnis, kas vismazāk gatavi šķirties no marksismu politiskajām un ekonomiskajām dogmām. Armijas, iekšlietu daļa, milicijas, valsts drošības komitejas oficieris, kā arī liela daļa atvaļināto militāru personu, kas pēc dienesta izvēlējušies patstāvīgu dzīvi Latvijā. Šeit atrodamā relatīvā komforta dēļ. Tāpat tieši Padomju Savienības pakļauto uzņēmumu vadītājus un mazizglītotus strādniekus. Visi šie slāņi nostājās pret privātīpašumu, īpaši zemes privātīpašumu un tirgus cenām. Viņu radikālākā daļa pieļauj valsts īpašumu nomu, kooperāciju, ierobežot privatizāciju, ja tās gaitā veidotos akciju sabiedrības ar valsts uzņēmumu pašreizējās vadības un kompartijas biedru un tās sabiedroto dominējošu lomu. Viņi ir konfiscēto, faktiski nolaupīto īpašumu atdošanas pretinieku. Līdz 23. augustam viņi iestājās par Padomju Savienības kompartijas īpašumu, administratīvo reprezentāciju, ēku, tipogrāfiju un izdevniecību, kas veidojušies aplaupot pilsoņus un iztukšojot valsts kases saglabāšanu. Par PSKP salaupīto līdzekļu izlietošanu valsts īpašumu privatizācijā. PSKP apvieno arī tos, kas baidās no armijas samazināšanas, valsts represīvo funkciju sašaurināšanas. Nopietni problēma pašreiz rada tas, kāpēc 23. augusta šai organizācijai formāli ir atņemta daļa īpašumu un liek iespēju darboties legāli. Tagad bez formālas vadības palikušās kompartijas un valsts drošības komitejas struktūras ir nogājušas pagrīdē un neapšaubām uzsāks nelegālu darbību, atbalstu saņemot no Latvijā dislocētās padomju armijas. Arestējot vienu pašu kompartijas vadītāju Latvijā, Alfredu Rubiku, būtu naivi cerēt, ka šī organizācija savu darbību pārtrauks. Visiem zinām patiesību, ievainots plēsoņi ir daudz bīstamāks par veselu un labi pēduši. Un pats būtiskākais, ja tik tiešām šiem cilvēkiem zudīs visas cerības, ka Padomju Savienība tiks saglabāta, viņi darīs visu iespējamo, lai Latvijā saglabātu sev vēlamu režīmu. Un Latvijā viņiem būs lielāka panākuma nekā Krievijā, jo, kā jau teicu, komunistu procents pie mums Latvijā ir augstāks nekā Krievijā. Tik tālu par reakcionāriem spēkiem, kuriem augstākā padomē pieder trešā daļa balsu.
Pārējie 65 līdz 70% vietu augstākajā padomē pieder Tautas frontes frakcijai un to atbalstošajiem neatkarīgajiem deputātiem. Tās iekšienē veidojās 3 grupējumi. Viskreisākais no tiem ir Latvijas Demokrātiskā darba partija, kas nav jauna partija, bet no kompartijas Latvijas nodaļas atšķēlusies daļa, kas atteikusies no komunistiskās simbolikas un dogmātikas. Latvijā Demokrātisko darba partiju tautā sauc par Dusta partiju vai vienkārši par reformu komunistiem. Tā apvieno daudzus kompartijas Latvijas organizācijas centrālās komitejas agrāko gadu, melnā darba darītājus, daļu valsts aparāta ierēģus, kompartijas un valsts birokrātijas provinces aparāta lielāko daļu, kolhos un valsts lielsaimniecību vadītājus un speciālistus, daļu inteliģentus un augstsko pasniedzējus, kas agrāk sludināja komunistu idejas. Šī partija orientējas it kā uz sociāldemokrātiskas ievieres sabiedrību ar valsts spēcīgu iejaukšanos ekonomikā, regulējumu un ierobežotu tirgu un plašām sociālām programmām, neskatoties uz pastāvošo nabadzību. Demokrātiskās darba partijas nostājas pret zemnieku saimniecību ātru veidošanu un konfiscēto īpašumu pilnīgu atdošanu no likumīgajiem īpašniekiem, bet aizstāv nelikumīgi atsavināto īpašumu lietotājus, kolhozniekus, visus, kas pieraduši pie socialistiskās bezsaimnieku sistēmas. Atzīst tādu privatizāciju, kas vēl ilgi nodrošinātu Latvijas valsts īpašumu dominēšanu agrākā PSRS valsts īpašumu vietā. Ar Demokrātisko darba partiju cieši saistītas citas organizācijas. Latvijas lauksaimnieku savienība, kas izteica lauku lielsaimniecību vadītāju, kolhozu priekšsēdētāju un valsts agrorūpnieciskā kompleksa intereses. Tad vēl Brīvo arotbiedrību savienība ir nosaukumu mainījusi ar valsti un kompartiju agrāk pilnībā saugusī arotbiedrību, kas bremzē no valsts un uzņēmumu administrācijas neatkarīgu arotorganizāciju veidošanos. Latvijas jaunatnes progresa savienība un neatkarīgās Latvijas lauku jaunatnes apvienība ir bijušās komjaunatnes PSKP paklausības satelīta organizācijas atšķēlušās un pārdēvējušās daļas. Lūk, šīs organizācijas Tautas frontes frakcijā augstākā padomē pārstāv to latviešu tautas daļu, kura ir iedzīvojusies padomju varas labumos un zaļi dzīvojusi visus okupācijas gadus, un tagad vēlas saglabāt savas privilēģijas arī neatkarīgā valstī. Otrs Tautas frontes grupējums ir tās centrs, kas apvieno galvenokārt tos Tautas frontes biedrus, kas nav citu organizāciju sastāvā. Aiz grupas muguras stāv bijušie sīkie kompartijas funkcionāri, inteliģenci, mazāk strādnieku un zemnieku. Tā atbalsta pakāpenisku privatizāciju, daļēji īpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem. Šis grupējums pārstāv bijušos padomju varas līdzskrējējus un netiešus atbalstītājus, tos, kuriem praktiski vienalga kāda valdīšana, kad tikai ir ko ēst un mugurā vilkt. Trešo grupu veido Latvijas Nacionālās neatkarības kustības deputāti, kuru lielākā daļa ir arī Tautas frontes biedri, kā arī neliela daļa Tautas frontes deputāti. Daudzos punktos grupa tuvinās Tautas frontes centra pozīcijai, bet ir konsekventāk likumīgo, bet konfiscēto īpašumu atdošanas jautājumā. Daudzās sīkās partijas, kurām augstākā padomē ir maz ietekmi, tuvinās vai no Tautas frontes vai Nacionālās neatkarības kustības pozīcija, turklāt dažādos jautājumos dažādā mērā. Ja Latvijas augstākā padome tiks atzīta par Latvijas likumīgo varu, kaut vai par likumīgu pagaidu varu, ejot no informācijas biroja atvēršanas uz pilnu diplomātisko attiecību nodibināšanu, tad agri vai vēl notiks Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas, kur vēlētāju loku izlems tieši augstākā padome. Pilsoņu kongress un Latvijas komiteja to cenšas nepieļaut, jo tad var sagaidīt, ka vēlēšanās tiks pielaisti Latvijas Republikas pilsoņi un to pēcnācēji, kā arī visi Latvijā iebraukušie PSRS pilsoņi, nosakot tiem nelielu dzīvošanas cenus Latvijā, kāds 5 vai 10 gadus. Tā ievēlēts Saeima sastāvu ziņā būs līdzīgi tagadējai augstākai padomei, jo vēlētāji būs vien un tie paši.
Vairāk kā trešdaļa deputāti būs bijušie PSRS pilsoņi. Neizbēgam, ka tiks pieņemts pilsonības likums, ar kuru tiem PSRS pilsoņiem, kas vēlējuši Saeimu, piešķirs Latvijas pilsonību. Bet pārējie to saņems pakāpeniski tuvāko 5 līdz 10 gadu laikā. Nav taču iespējams, ka parlamentā turpinātu atrasties citas valsts pilsoņi, vai arī, ka šiem deputātiem pilsonību piešķir, bet viņu vēlētājiem ne. Kad tas notiks, liecina gan augstākās padomas vadītāji daudzkārtējie izteikumi par labu pilsonības nulles likumam, kā arī Tautas frontes frakcijas sagatavotais projekts, kas paredz Latvijas Republikas patstāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršanu praktiski visiem PSRS pilsoņiem Latvijā. Tas būtu pakāpiens uz Latvijas pilsonības piešķiršanu tiem. Šīs prognozes apstiprina arī tikko no Latvijas saņemtās ziņas, ka augstākā padoma tieši tagad intensīvi sāk risināt šo pilsonības piešķiršanas jautājumu. Šādi ievēlēts Saeima pēc savu politiskā sastāvu būtu visai tuvu pašreizējai augstākai padomei, iespējams tikai ar nelielu nobīdu uz labo pusi, un tādēļ arī par tās likumdošanas politikas modeli var aplūkot tagadējās augstākās padomas darbību. Bet par varbūtējo ministru kabineta sastāvu un politiku var spriest no pašreizējās ministru padomas. Ministriju un valsts departamentu skaits ir lielāks nekā solīts. Turklāt no ekonomikas reformēšanas viedokļa vissvarīgāko iestāžu ekonomikas, finanses, rūpniecības, lauksaimniecības, ministriju un īpašumu konversijas departamentu priekšgalā atrodas cilvēki, kas ieņem aptuveni tos pašus amatus pilnīgas centralizētas plānošanas apstākļos. Ja viņi ir gatavi veicināt privatizāciju, tad tikai tādēļ, lai akciju kontrolu paketi nonāktu socialistiskās saimniekošanas vadītāju rokās. Vadību galveno uzmanību velk nevis ražotāju iniciatīvas atraisīšanai un privātu uzņēmēju darbības atvieglināšanai, bet jau tā pieticīgāk koproduktu pārdalīšanas pasākumiem, dažādu talonu ieviešanu un tam līdzīgas lietas. Pastiprinās nolīdzināšanās tendences darba algu jautājumos visās nozarēs, kurās to maksā no valsts budžeta. Noteikti augsti nodokļi. Liels ir to kopskaits, pavisam 15. Un gandrīz viss tiek iekasēti tieši valsts budžetā. Vēl viens kurjos piemērs par reālo varu Latvijā. Gorbačovs bija noteicis savu prezidentu nodokli visām precēm 5% apmērā no to vērtības. Varētu saprast, ka šo nodokli Latvijā iekasētu no PSRS saņemtām precēm. Piemēram, Aeroflota, kā Padomjas Savienības aviokompānija, par visām biļetēm ņem 5% virsmaksu. Tā ir to spiest darīt, un tas ir normāli, jo viņi ir Padomjas Savienības uzņēmumi. Bet neizprotams ir tas, ka mēs maksājam šo 5% Gorbačova nodokli par Latvijā ražotām precēm. Tā skaitā arī par Latvijā izdotām latviešu grāmatām. Vietējā padomju vara apriņķos un pagastos tai pašā laikā līdzekļu trūkuma dēļ praktiski ir bez varas, neskatoties uz to, ka tās sastāvā ievēlēt daudz progresīvu pārmaiņas augstošu cilvēku. Līdz ar to valsts turpina pildīt plašas sadals un pārdals funkcijas, kas birokrātijai saglabā ļoti lielu lomu visos jautājumos un bremzē visas pilsoniskās sabiedrības atzīšanu. Var prognozēt, ka konfiscēto īpašumu atdošana būs tikai daļēji, izvirzot tai, piemēram, tāds nosacījums kā gatavība pašam apsaimniekot savu zemi, un tā vēršoties pret nomu un algotu darbspēku izmantošanu privātas saimniecībās. Jau pieņemtajā valdības programmā privatizācija iecerēta kā nesteidzīgs process, mazākā daļa no valsts īpašumu 5 gados. Šāda politika ir neizbēgams kompromiss starp augstākās padomas Tautas frontes frakciju un Padomjas Savienības iekarojumu aizstāvošo mazāko frakciju. Ja Saeimas vēlēšanas organizēs augstākā padoma, tad arī nākošajā parlamentā galvenā cīņa notiks starp bijušo Tautas frontes bloku un tam pretī stāvošo bijušo kompartijas bloku, no kuriem tad jau būs citi nosaukumi. Pēdējais lielā mērā pārstāvēs jaunas federācijas un Krievijas politiskās, ekonomiskās un strateģiskās intereses Latvijā. Tā interesēs ir Padomjas Savienības vai iespējamās jaunās federācijas ieroču klātbūtnes iespējama pilnīgāka saglabāšana Latvijā, kā arī Padomjas Savienības vai, protams, jaunās federācijas
faktiskas kontrolas saglabāšanu pār Latvijas ekonomiku, izmantojot citas formas, akcijas sabiedrības, kopuzņēmumus un tam līdzīgi. Mazāko frakciju apelēs pie starptautiskās domas, lai panāktu 2 valsts valodu noteikšanu Latvijā, kas nozīmēs pašreizējo Krievu valodas pozīciju saglabāšanu. Jo reāli, lai arī ir pieņemts valoda Latvijas, tomēr Krievu valoda Latvijā īpaši lielajās pilsētās dominē joprojām. Nepieciešamība pretī stāvēt šai Padomju Savienības interešu frakcijai novedīs pie tā, ka tiks bremzēta Tautas frontes bloka tālāk sadalīšanās frakcijās atbilstoši dažādo sociālo slāņu interesēm. Tā rezultātā arī frakcijā noteicošs stāvoklis saglabās reformu komunisti un citi kreisie spēki. Tāda Saeimas darbība lielā mērā būs nevis par Latvijas pilsoņu interešu aizstāvēšanas, bet gan par Latvijas un Padomju Savienības vai Jeļcina pilnīgas uzvaras gadījumā Krievijas interešu saskaņošanas vietu. Jebkuras Latvijas un Krievijas sarunas Latvijai būs ārkārtīgi neizdevīgas, jo Krievijas pārstāvji faktiski sēdēs galvu abās pusēs. Tādējādi Krievijas ietekme būs spēcīga arī Latvijas ārpolitiskajā darbībā, slēdzot līgumus ar trešajām valstīm, un Latvija nebūs neitrāla zeme, uz kādu var būt cer rietumu. Valdība visticamāk atradīsies Demokrātiskās darba partijas un pašreizējā Tautas frontes centra rokās. Otrs variants ir faktiski sašķelšanās Tautas frontes blokās starp reformu komunistiem un Tautas frontes kreisāko daļu no vienas puses un Nacionālās neatkarības puses un Tautas frontes labējāko daļu no otras puses, kas pieļauj varbūtību, ka valdība veidot Demokrātiskās darba partijas un bijušās kompartijas elastīgākās daļas vairākums. Tādā gadījumā valdības ievirs būtu vēl kreisāk. Jebkurā gadījumā jārēķinās ar nestabilām attiecībām Saeimā, kur tipiski aina būs nesaskaņot likumdošanas aktu pieņemšanu, sēžu atstāšanu, lai izjauktu pretējai pusē iespēju pieņemt kādu lēmumu. Zinot pašreizējo praksi, var paredzēt, ka valdības rīcība nevienmēr atbildīs esošajiem likumiem. Policijā, bijušajā milicijā, tiesā, prokuratūrā, iepriekš minētā pilsonības risinājuma gadījumā saglabāsies bijušo PSRS pilsoņu iebraucēju no austrumiem skaitliskais pārsvars. Bet līdz ar to dominēs socialistiskās likumības izpratne, zemes respekts pret privāto īpašumu un faktiska negatīvība to aizstāvēt. Šāda valdība nespēs ilgstoši baudīt latviešu un 18. gada Latvijas Republikas pilsoņu atbalstu, jo viņu konfiscēto īpašumu pilnīgi atgriešana kļūst neiespējama, bet sākotnējie trešās atmodas pamatmērķi, latviešu valodas lomas atjaunošana un nācijas izdzīvošanas nodrošināšana netiks realizēta. Tas veicinās ārpus parlamentāro opozīciju no Latvijas Republikas politisko partiju un Latviešu nacionālo organizāciju puses. Vismaz dažas no tām šāda veida Saeimas vēlēšanās nepiedalīsies, jo neuzskata augstāko padomu par tiesīgu šo jautājumu lemt. Lūk, šādu Baltslāvu republiku mēs varam iegūt, turpinot iet Tautas frontes nosprausto padomu varas legalizācijas ceļu. Ir naivi cerēt, ka divas tik dažādas nācijas, kā Krievi un latvieši, spēs kopēji veidot normālu valsti. Mēs visi esam liecinieki asiņainajiem notikumiem Dienvidslāvijā. Tur pēc izcelsmes līdzīgas nācijas, serbi un kroāti, dzīvoja kopā 73 gadus. Redziet, pie kā tas novērt. Atkal Eiropā līst asins. Ja Latvijā saglabāsies pašreizējais stāvoklis, šis būs ļoti nestabils punkts Eiropā, kur agri vai vēlu latvieši, lai izdzīvotu kā nācija, būs spiesti lietot tik nepopulāras metodas kā afgāņi, palestīnieši vai īri. Eiropas politiķi to arvien vairāk sāk saprast, jo Eiropā latviešu tautu pazīst kā izcils karotājs. 5. gada revolūcija, 1. pasaules karš, latviešu strēlnieki, 17. gada revolūcija, sarkanie strēlnieki, kur iedvesuši Krievijā tādas šausmas, ka tos vēl tagad atcerās. 18. 20. gads brīvības cīņas divās frontēs. 2. pasaules karš, atkal latviešu karavīrs izsauc apbrīnu abās frontes pusēs. Pēckara periods, partizāņu cīņas, par kurām vēl tagad Latvijā plīst leģendas. Vai kāda nācija Eiropā vēl tā ir cīnījusies pret saviem kaklu kungiem? Mēs nenovēlam rietumu pirmā vācu baronu likteni. 5. gadā deg baronu muižas, tāds pats liktenis var piemeklēt rietumu padomju kopupirms. Lūdzu, nepārprotiet mani, es šeit nebūtu nedomāju propagandēt vardarbību, bet tomēr pastāv varbūtība, ka Tautas
frontes nospraustais jaunas valsts, jeb padomju varas un tās iekarojumu legalizācijas ceļš pie šāda iznākuma mūs noved. Alternatīva šīm kolīzijām ir pilsoņu kongress, kura mērķis ir starptautiski tiesiskā ceļā noregulēt stāvokli Latvijā, veicot pirmkārt Latvijas deokupāciju, visa veida militāro formējumu izvākšanu no Latvijas. Otrkārt, Latvijas dekolonizāciju, okupācijas laikā Latvijā nelikumīgi iebraukušo un dzīvojošo PSRS pilsoņu civilpersonu brīvprātīgas reemigrācijas veicināšanu ar ekonomiskiem līdzekļiem, ieinteresējot reemigrācijas programmu izstrādāšanā un finansēšanā pasaules lielvalstis. Šāda pieredze jau ir, piemēram, Polijas un Čehoslovākijas vāciešu mierīga pārvietošana uz to vēsturisko dzimteni pēc Otrā pasaules kara. Latvijas deokupācijas un dekolonizācijas jautājumu rietumos bieži vien uztver vulgarizēt, virspusēji. Padomju propagandas un darbības rezultātā rietumi ir saņēmuši informāciju, ka Latvijā ir notikušas brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, kā ir noticis 3. marta referendums, kur lielākā daļa patreizējā Latvijas iedzīvotāji izteikuši vēlmi dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī, un tā rezultātā nelikumīgi iebraukušo PSRS kolonistu problēmu jau uztver kā Latvijas iekšēju lietu. Ir jāveic rūpīgs darbs, lai pārliecinātu rietumu valstu valdības, ka tas tā nebūtu nav. Šī kolonistu problēma ir starptautisks jautājums. Mēs nebūtu netaisāmies viņus visus tā vienkārši ņemt un aiztriekt pāri zilupei, lai viņi pagaidām dzīvo Latvijā, kaut vai tāpat kā Turku Vācijā, bet nav jāpiešķir viņam Latvijas Republikas pilsonību. Tāpat viņam nevar piešķirt politiskas tiesības vēlēt Saeimu. Mums pārmet to, ka ir taču daudz Latvijai lojāli noskaņot iebraucēji, kas 3. martā apliecināja vēlmi dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. Bet tas taču ir loģiski. Kurš padomju cilvēks to nevēlas? Ja tiktu atvērta robeža, nezinu, vai padomju savienībā vispār kāds palikt, viss aizbraukt uz brīvām un demokrātiskām valstīm. Tikai pēc deokupācijas un dekolonizācijas tālāk var sekot nākošais pilsoņu kongresa mērķis – Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts atjaunošana. Okupācijas laikā nelikumīgi konfiscēto īpašumu atdošanu to likumīgajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, un tikai pēc tam sekojošu valsts īpašumu privatizāciju. Pilsoņu kongresa vēlas Latvijas Saeimas vēlēšanas organizēt tikai pēc deokupācijas, kad vara būs Latvijas Republikas pilsoņu rokās. Vēlēšanās, protams, varēs piedalīties tikai Latvijas Republikas pilsoņi. Tikai Latvijas Republikas likumīgais parlaments Saeima pēc tam varēs lemt par Latvijas konstitūcijas jeb satversmes grozīšanu. To tagad vēlas darīt augstākā padoma. Par citu valstu pilsoņu uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Arī to vēlas tagad darīt augstākā padoma, bet to mēs cenšamies nepieļaut. Par politisku līgumu slēgšanu ar Krieviju un citām valstīm, par Latvijas iekļaušanu valstu savienībās. Pilsoņu kongress izbeigs savu darbību ar Latvijas likumīgā parlamenta Saeimas ievēlēšanu. Pašreizējā posmā pilsoņu kongress spiests galveno vērību veltīt 18. gada Latvijas Republikas starptautiski tiesiskā statusa saglabāšanai un jaunās 4. māja padomu Republikas konstituēšanās nepieļaušanai. Šeit vairāk ir jautājums tieši par to, ka mēs cenšamies panākt, lai netiek starptautiski par likumīgi atzīt šī te pagaidu valdību Latvijā. Pagaidām kaut arī ar grūtībām pilsoņu kongresa šo uzdevumu ir izpildījis. Pilsoņu kongresa kā pārējais laika parlaments pusotra gada laikā ir pieņēmis daudzas pārējais posmu reglamentējošas dokumentus. Minēšu svarīgākos no tiem lēmumu par likumīgās valsts varas atjaunošanu, par Latvijas Republikas likumu par pavalsniecību un likumu par ārvalstnieku ieceļošanu piemērošanu okupācijas apstākļos, par īpašumu konversijas pamatprincipiem, lēmumu par privatizāciju, par uzņēmēju darbību, par zemes reformu. Turklāt vēl pilsoņu kongress ir parakstījis savstarpējas atzīšanas protokols un sadarbības līgums ar Igaunijas un Grūzijas pilsoņu kongresiem. Un ir nodibinājis vēl daudz citas starptautiskas kontaktus. Par visām pilsoņu kongresa aktivitātēm un pieņemtajiem lēmumiem regulāri ir informēts Latvijas diplomatiskās pārstāvniecības Londonā un Vašingtonā. Tāpat Pasaules Brīvo Latviešu apvienība. Ilgu laiku mēs naivi ticējām, ka Pasaules Brīvo Latviešu apvienība
vadība informāciju par pilsoņu kongresu regulāri dara zinām visai trimdai. Kad es pagājušā gada decembrī viesojos Vācijā, iegriezos arī PBLA informācijas birojā Minsterē. Tā toreizējais darbinieks Jānis Ritens man pārsteidz jau ar savu pirmo jautājumu. Kā Latvijā jūtas mūsu parlaments un valdība? Tālākā sarunā tā arī apstiprinājās mūsu aizdomas, ka Pasaules Brīvo Latviešu apvienības informācijas birojas par tiem piešķirtajiem aptuveni $50,000 gadā veids nevis trimdas organizācija regulāru un objektīvu informēšanu par norisēm Latvijā, bet gan šauri specifisku uz padomju varu orientētu politisku darbību. Pašlaik Riteņkungs jau gandrīz legāli ir pārgājis padomju varas kalpībā un strādā Baltijas informācijas birojā Kopenhāgenā, kurš kopā ar tā saucamajiem Latvijas Republikas informācijas birojiem Briselē un Stokholmā ir iekļaujušies arī trimdas organizācija informācijas biroja tīklā visā pasaulē. Ja iepriekš viss šis biroja tīkls noklusēja informāciju par pilsoņu kongresa darbību, tad pēdējā laikā tas nodarbojas ar klaju trimdas un rietumu sabiedrības dezinformāciju. Viens piemērs. Tagad šajā informācijas birojā Minsterē strādā izbijis komjaunietis no Latvijas Universitātes Juris Lorents. Lūk, ko viņš visiem pasaules informācijas birojiem ir nosūtījis 25. augustā. Lūk, PBLA informācijas biroja veidlapa, visiem informācijas birojiem Juris Lorents. Sveiki! Pilsoņu kongresa esot šodien izdevusi komunikē, kurā aicina neatzīt Latvijas Republiku. Komentāri šķiet lieki. Lorents. Šāds dokuments viens pats bez nekādiem citiem komentāriem tika izsūtīts visiem informācijas birojiem. Lorents bija saņēmis no mums šo te dokumentu, kur normālā situācijā viņam vajadzēja aizsūtīt tālāk. Un šajā dokumentā ir teikt šādu vārdu. Aicinām pasaules valstis un valdības starptautiski atzīt tikai tādu Latvijas parlamentu un valdību, ko būs izveidojuši likumīgie Latvijas Republikas pilsoņi, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu pēc Latvijas pilnīgas deokupācijas. To viņš iebāž atvilknē un tālāk aizsūta papīru, ka Latvijas pilsoņu kongress ir pieņēmis lēmumu neatzīt Latvijas neatkarību. Ja? Tur, man liekas, tiešām komentāri šķiet lieki. Bet nu jāatgriežas atpakaļ Latvijā. Pilsoņu kongresa pirmās sesijas lēmumu un augstākās padomas neatkarības deklarācija radīja politisku pamatu ap institūciju sadarbībai. Bet attaisnojās prognozes, ka padomju varas, neatkarīgi no tās personāla sastāva, pašsaglabāšanās instinkts ir spēcīgāks par vēlēšanos konsekventi atjaunot Latvijas Republiku. Ieliekot šajā vecajā birokrātiskajā padomju sistēmā savus cilvēkus, mēs esam to tikai atjaunojuši un nostiprinājuši. Tāpat kā jebkurā mehānismā, nomainot vecās nodevušās detaļas pret jaunām, tās atsāk ar spārku savas vecās funkcijas, bet nespēja veikt kaut ko jaunu. To uzskatām varam redzēt gan augstākās, gan vietējo padomju līmenī. Pilsoņu kongresa un Latvijas komiteja 8 reizes ir aicinājuši augstāko padomu uz konstruktīvu sadarbību Latvijas Republikas atjaunošanā. 91. gada 13. janvārī pat tika parakstīts kopējs protokols par darbības saskaņošanu. Dažas dienas vēlāk augstākā padoma šo vienošanos lauza, parakstot līgumu ar Krieviju. Pilsoņu kongress šim lēmumam uzlika veto, jo tajā Krievijas pilsoņiem Latvijā tika garantētas vienlīdzīgas politiskās tiesības ar Latvijas Republikas pilsoņiem. Tāpat tika garantētas tiesības visiem iebraucējiem Latvijā iegūt Latvijas pilsonību. Lai būtu iespējama sadarbība, pilsoņu kongresa no augstākās padomas prasa tikai dažas konkrētas lietas, kuras es jums nosaucu. Pirmkārt, apturēt LPSR konstitūcijas darbību Latvijā un atjaunot Latvijas Republikas satversmes darbību. Tas formāli it kā ir izdarīts, bet satversmes darbība pilnībā nav atjaunota, deklaratīvi ir atjaunota tikai daži satversmes pamatprincipi. Otrais. Atzīt Latvijas Republikas pilsonību un atjaunot Latvijas Republikas pilsoņu institūtu, kas ir izdot visiem pilsonības dokumentus, vai arī atzīt par likumīgiem tos pilsonības dokumentus, kurus izsniedz Latvijas komiteja. Trešais.